Sveicināti! Ļoti īs video par maniem rezultātiem, kuriem es vēlos padalīties sakarā ar to, kad esmu sasniegusi rezultātus, kurus vēlos parādīt jums, jo vakardien mans izliktais ieraksts Facebook lapā mazliet tādu ažiotāžu sacēla par to, ka viens produkts ienākot manā dzīvē veselības, tātad šo te uzturēšanas un atjaunošanas un detoksikācijas procesiem ir mainījis milzīgi daudz un tiešām atrisinājis. Tāpēc, lai nebūtu tāda tukša runāšana, rakstīšana, es parādīšu rezultātus, kuri ir izmērīti un kuri ir apskatāmi, jo manā rīcībā mājās ir lieliski ierīce, ko sauc par biorezonances testu, un attiecīgi viņš mēra un nosaka visu orgānu sistēmu, manu organisma piesārņojuma, tad līmeni vai tīrību, kāda ir imunitāte un tā tālāk. Produkts tiešām ienāca manā dzīvē. Tika nopirkts pašās septembra beigās, oktobra sākumā sākām visa ģimene lietot, un šobrīd var teikt, ka ir jau 5 mēneši, kad lietojam, un ir šādi rezultāti. To, ka tas ir viens papildus produkts pie visa tā, ko es kā nutriciologs un veselīgu uztura un atjaunošanas speciālists lietojam mājās, tas ir manā saziņā un ziņā, kas tātad manam vīram jālieto, kas manam bērnam jālieto, ja, tad arī ēdiens un dažādi ēdienkartes, ja, tad tiek menedžēts un gatavots un sabalansēti. Līdz ar to arī te nav nekādas lielas kļūdas. Taču tas, ka manā dzīvē ir arī veikts tāds eksperiments, pavisam nesen, arī pagājušā gada nogalē, kad bija viena no interesantākajiem testiem, kad man ir milzīgs daudzums organismā medikamenti. Kaut gan neesmu lietojis vismaz 8, 9 gadus nekādus medikamentus apzināti. Un otra lieta ir ļoti daudz hormoni. Un nekad neesmu lietojis hormonālo, piemēram, izsargāšanos, ja, pretapaugļošanas tabletes, neko tādu. Bet kritiskā burtiski stadijā, ja, tad šie te produkti. Un tad man bija arī tāds īsts eksperiments, 2,5 mēneši, kad es lietoju citu ūdeni, ne krāna, pilsētas apgādes, un sapratu, ka tiešām ūdens ir tas, kas mums piegādā daudz šīs te lietas. Protams, arī gaļa, ja lielā daudzumā tiek uzturā lietot, arī varbūt šie te antibiotikas un hormoni, ar kuriem baro šos te dzīvniekus, un tālāk tas nonāk mūsu organismā. Bet es daudz gaļu nēdu, tāpat laikā ir kritiska situācija, bet tas viss jau ir ārā, arī pateicoties šim te produktam, un arī tam, kā es veidu šo te eksperimentu, lietojot dziļurbuma ūdeni, kur attiecīgi bija pilnīgi cita šī te aina un ūdens sastāvs, un līdz ar to arī sapratu, ka iet mazumā gan hormoni, gan medikamenti. Lūk, bet pateicoties arī šim produktam, protams, tika arī iztīrīts no organisma. Bet tad decembrī vēl kontrola šāviņš vai kontrola testa tad uzrādīja, ka manas orgānu sistēmas un orgāni tad ir diezgan pasīvi, tad notika jaudīga tīrīšanās un viņi bija apgrūtināti, bet šobrīd jau pēc 2 mēnešiem ir jau viss normā un pat labāk nekā es varēju cerēt. Īpaši mani uztrauca, kā arī veselības uzturu speciālistu un nutriciologu klīnisko, tad šī te endokrīnā sistēma, mana vājā vietā urīnceļi un mūsu gremošana, ja, tad, kas ir viena no stūrakmeņiem, fundamentiem vispār visam mūsu veselības koncepcijai. Un, protams, limfātiskā sistēma, kurā tajā brīdī, decembrī, bija ļoti noslogota, ja, jo viņa jau bija 2. mēnesi tādu stabilu, 3. jau sākusi izvadīt visu ārā, un acīm redzot bija daudz šo te toksīnu un dažādu pārpalikumu, kas bija uzkrāta organismā.
Tad šīs te bija garais saraksts. Principā saraksts ir vēl garāks, bet man, diemžēl, ekrāns neļauj samazināt viņu, lai varētu aptvert visu, bet es vismaz salīdzinājumiem sapratu, kreisajā pusē, kur ir februārs, tad šī rīta tests, tur ir saraksts maziņš palicis. Man vienkārši šoks bija. Es tiešām necerēju uz tādu rezultātu, kad man būs viens ir tātad, kad atkal šis te biorezonanses tests neatpazīst, kad es dzeru dzīvu biogēnu ūdeni, viņam liekas, ka tas ir tāds. Nu, tātad vēl neesmu tikusi galā, uztaisījusi neesmu par antiparazitāro programmu, esmu tātad veikusi dažādas lietas, sagatavošanas, bet šobrīd zinu, ka martā es sākšu antiparazitāro programmu un uzreiz pēc tam detoksikācijas programmu, lai tiktu galā arī ar šiem te mazajiem iemītniekiem, ciemiņiem manā organismā, kuri iespējams pa daudz toksīnus ražo. Bet tāpat laikā šie toksīni tiek veiksmīgi izvadīti, jo šis brīnuma līdzeklis ir manā dzīvē, un es viņu tiešām arī izmantoju. Bet par doto mirkli ir arī joprojām atzīme par aknu, ja, bet aknas atjaunošanās periods ir šeit, es nezinu, vai jūs redzat, laikam neredzat, bet, nu, ja apstādināsiet video, tad noteikti redzēsiet vai uztaisīsiet ekrānu šāviņu, kad arī ir joprojām aknas iekaisums, ja tad akna vēl nav attīrījusies, bet ir pagājuši tikai 5 mēneši. Aknas attīrīšanās un atjaunošanās pilnībā process varētu būt līdz pat 9, 12 mēnešiem. Tā kā ejam uz to. Parazīti. Kā redzat, oktobrī šis saraksts bija vēl garāks, tātad šis ir janvāra saraksts, kad vēl man jau ir īsts saraksts ar parastākajiem parazītiem, jā, un dotajā mirklī viens palicis no parastajiem. Sēnes bija tas iemesls, kāpēc daudzi nevar izārstēt savu klepu. Arī mūsu ģimenē tāds viens cilvēks bija, ja, kurš visu laiku mokās ar kaut kādu krēkšķi un klepu. Tāpēc, kad cilvēki domā, ka viņi ir saaugstējuši, šis ir kāds vīrus, bet patiesībā sakot, mūsu plaušās izrādās uzkrājās ļoti šīs te kļotas, kuras netiek šķīdinātas, tātad ir ļoti biezas, viņas ir neelastīgas un organismam ļoti grūti šķīdināt, īpaši, ja jūs vēl nedzerat pietiekamu ūdeni, tad nav elpceļu vingrinājumi, ja, kad izveidinās pilnībā visas plaušas, ja, līdz pat lejai, un attiecīgi tādā veidā veicinot šo te kļotu arī, nu, atbrīvošanos no šīm kļotām. Un šajās kļotās dzīvo ļoti daudz sēnītes. Tātad, ja tur viņas ir uzkrātas, un arī manā organismā precīzi tas arī bija. Bet esmu priecīga, kad organismā paaugstinoties tātad tīrībai, arī pamatot šos te smago metālu atlikumus, šos te hormonus un pārtikas bagātinātāju, ja tos nu tieši vielu, ja, kuras bagātina it kā mūsu pārtiku ar dažādiem konservantiem un krāsvielām, attiecīgi ir tikts galā. Viena no lietām tad vēl ir palikusi, kā redzat, sēnītes manās plaušās, kas absolūti ir loģiski vēl, jo notiek tālāk procesi, bet es 2 nedēļas spļāvu ārā šīs gļotas, un šīs ir tas precīzi, arī ne tikai ja, caur manu elpošanas sistēmu attīrījās, caur mutes dobumu, ja, kad arī deguns brīžam bija slapjāks nekā gribējās, bet šis tad arī bija acis. Ja, mazliet pūžņoja, kas arī nāca ārā. Visas gļotādas tīrījās un dotajā mirklī var teikt, ka esmu ļoti apmierināta šo rezultātu. Ja, tomēr 4, 5 mēneši un šāds fantastisks rezultāts, kur vēl janvārī, tad šis ir 16. janvāra rezultāts, ja, kur šis garais saraksts, un attiecīgi šobrīd man ir kandida vēl jāuzvar. Tad esmu nopirks jau kandidas līdzekli, plus vēl esmu samazinājusi cukuru, arī gatava atteikties apmēram uz mēnesi pilnībā no saldumiem, cukura, dažādiem rauga un rūkstošiem produktiem, lai samazinātu šo te kandīdu, un arī piena produkti, protams. Vīrusi. Vīrusi bija mans lielākais biedrs, jo man papilomas vīrusu bija diezgan agresīvā stāvoklī, un mediķi, nu,
prognozēja, ka tur varētu būt mutācija šūnu sakarā ar sēnītēm, vīrusiem, un man jau bija viena operācija, tad reproduktīvā sistēmā, jā, iejaukšanās, un attiecīgi es atteicos no tālākām operācijām, es teicu, ka nevajag visu griezt man ārā, es pati tikšu ar to galā, un tad, protams, tad, kad esi gatavs, jā, tad atnāk šis te galvenais produkts, kurš tev arī palīdzēs, bet, kā redzat, arī papilomas vīrusu vairāk nav, to es arī pati jūtu pēc savas, teiksim, gan labsajūtas, ja, kura ir arī ar šiem te orgāniem saistīta, arī attīrīšanās procesa notika, arī tur. Un, kā redzat, ja, tad vīrusi ir gan mums galvā, gan attiecīgi mutes dobumā, gan ādā, gan limfātiskā sistēmā, gan taisnajā zarnā, ja, vai tievajā zarnā. Attiecīgi šobrīd ir galvenais tātad hepatīta vīrus un vēl kandida jātiek galā. Nākamā lieta, ko es noteikti atzīmēju kā pozitīvu, tātad, kad iepriekš visi cilvēki, kuri ļoti daudz lieto pārtiks bagātinātājus, varat droši tātad, uzreiz to naudu vai nu ielikt raikasītē vai nolaist klozetpodā, jo kamēr jums šī te milzīgais piesārņojums būs, jūs daudz ēdīsiet un jūs ar katru gadu vēl vairāk ēdīsiet šos pārtiks bagātinātājus, jo jūsu netīrā organisma vide ir jāuztur ar vien vairāk, bet es izlēmu tad iet citu ceļu. Es izlēmu viņu attīrīt un tad atkal pievienot savus pārtiks bagātinātājus. Tad es pilnībā atteicos kādu laiku no pārtiks bagātinātājiem, jo nebija jēga, jo es uzturēju arī šos parazītus un sēnītes un baktērijas, ja, tad vīrusus, jo arī tiem vajadzīgs kaut kas labs, lai viņi labi dzīvotu. Un es pēc tam, tieši februārī atgriezos pie pārtiks bagātinātājiem, un, kā redzat, arī beidzot mani pirmo reizi, tad tiešām pēc ilga laika 100% viss šis te uzsūkšanās, kaut gan zarnu traktā uzsūkšanās vēl nav perfekta, taču zarnu traktā ir pilnībā pārgājuši visi iekaisumi, jo tur ir vēl toksīni, tad toksīni, ko ražo parazīti, ja, tad attiecīgi ir gļotes kaut kādas pa daudz, un tas arī tiks šobrīd risināts. Bet esmu priecīga, ka uzsūkšanās beidzot ir notiek, ja, tad vai ir sākusies manā organismā un tiek arī pabarotas manas šūnas. Kas tad ir šis inovatīvais produkts vai tas, kurš ir šis te brīnuma līdzeklis, kā vakar dāmas izteicās, jā, tad šī te ir 2 eiro monēta, un šis ir tas kausiņš, kuru es no rītiem profilaktiski lietoju, bet tad, kad es ieraudzīju, ka man ir milzīgs saraksts ar toksīniem, smagajiem metāliem, šiem te hormoniem, medikamentiem, kuri nav izšķīduši manā organismā, un viņi nav ūdenī šķīstoši, līdz ar to organisms nevar izvadīt. Es sāku lietot 2-3 nedēļas, 3 nedēļas kaut kur bija, pat 3 šādiem te dozām, ja, tad ikdienā un attiecīgi, bet es nelietoju vēl vakarā, bet tas man bija pirmajā dienas pusē līdz kaut kādiem 5, 5:30 vakarā, jo šis produkts dod ļoti daudz brīvās enerģijas, tad dēļ tā, kad mitohondrija saņem, tad arī šo te atbalstu, un es nevarēju naktīs gulēt, ja, tad man bija šī te bezmiegs, arī traucēts miegs, jo absolūti superīgi dod organismam katrai šūnai enerģiju šis produkts arī. Vakardien tad bija milzīgs saraksts ar to, ko tas produkts sniedz, līdz ar to šodien tiešām pašai bija interesanti pēc jūsu reakcijas uz šo te video arī pastīties atkal, kas te lācītim vēderā, nu tad manā vēderā un organismā. Tad šis te ir mazais kausiņš, kurus arī var pacelt, tad šobrīd, ja redzat ekrānā, tad tik maziņš, un es viņu, kad iedzeru, es paturu maksimāli ilgi mutē, un tā ir tad mana rīta deva, kuru es ielietoju profilaktiski šobrīd tikai vienu. Ja es vēlētos tad attīrīties un turpināt komfortabli, lai tas nebūtu tāds milzīgs uzbrukums un šoks arī manam organismam, ja, jo visam jānotiek mierīgi, lēnām, lai nepārslogotu arī savu detoksikācijas sistēmu. Bet tad lietošana ir absolūti vienkārša. Ja
Tāpat kā man un citiem, tātad šiem te lietotājiem ir absolūti beigts zarnu trakts, nefunkcionējošs, tātad ir caurā zarnu sindroms, tur ir toksīni, tur ir daudz parazīta, tad nevajag viņus barot. Mēs iegūstam visu šo te produkta esenci, tātad vajadzīgās molekulas, pateicoties šim te nanotehnoloģijām, caur mūsu mutes gļotānu, viņas aiziet uzreiz mūsu asinīs. Attīrās arī mūsu galvaskaus, kurš arī tāpat caur asins rita, tad tiek tas, kas asinīs, tad tas nonāk arī mūsu galvā, un tāpēc reizēm ir dulva galva, reizēm ir sāpoša, reizēm ir matu izkrišana, ja kā nu kuram citam ir atmiņas traucējumi, citam ir fokusēšanās traucējumi, ja tad ļoti daudz citiem ir pat vēl trakāk, ja insulta, demens un vispārējais. Nu, tad cerēsim uz labāko, bet arī, protams, šī te hormonālā disfunkcija. Ja? Attiecīgi šis te lietošana paturēt mutē ir arī pieņemama bērniem. Kaut gan bērniem rakstīts, ka nav vajadzīgs, taču pēc vakardienas tad webināru un aizvakardienas, kuras stāstīja vairāk, absolūti skaidrs, ka arī bērniem mūsdienās vajadzīgs, jo arī viņi lieto šo te piesātināto ar hormoniem un antibiotikām produktus, ļoti daudz cukura, arī slēptos cukurus, ja, kuri ir produktos, kuri ir kartupeļu cietas, ja, kuras tad taisa šo te vidi visu cietu, tad aizpiķē mūs un nenotiek pareizi procesi mūsu organismā, jo ūdens vide ir cieta, ļoti bieza un šie bioķīmiskie procesi nenotiek korekti. Lūk. Tieši tāpēc es esmu sākusi, kopš es lietoju īstenībā oktobrī, es zināju, ka es būšu decembrī Rīgā, stāstīšu tātad par šo te produktu, jo tas mani pārsteidza no pirmās nedēļas, nepārspīlējot, jau oktobra sākumā es izmisīgi jautāju, kurš tad vispār kaut ko organizēs, gribu daudziem cilvēkiem stāstīt. Un bija tā, ka neviens neko neorganizēs, teica, visas esmu gatava taisīt konferenci, un mēs tad pirmo konferenci novadīju 7. decembrī Rīgā, Islandes hotelī. Bijām vairāk kā 150 cilvēki. Ja, tad tas bija pirmais pasākums. Nākamais bija janvārī, kad mēs tikāmies arī ar kompānijas prezidentu un attīstības daļas vadītāju. Šeit bija atbraukuši tātad kompānijas pārstāvji un arī stāstīja tātad gan par pētījumiem, gan par savu darbu, kā viņi nonākuši līdz šim rezultātam, bet iedomājieties, par šo te molekulu ir vairāk kā 188 tūkstoši pētījumi, kur ir publicēti, nemaz nerunājot par nepublicētiem. Tāpēc es runāju par absolūti zinātniski pierādītiem faktiem, ka šis produkts ir efektīvs un tiešām to, ko es rakstu, stāstu, tas ir iespējams ar šo produktu. Un, protams, kurš te vēlās ātrāk novecot, tāpēc, ka ir piesārņots, kāpēc vairāk jālieto naudu pārtiks bagātinātiem uzturvielām, ja mums šis te organisms vienkārši prasa iedod man tīrību. Lūk, tāpēc aizsargājiet savu DNS, aizsargājiet imunitāti tikai ar šo te vienu peptīdu. Ja tu vēlies, tad raksti man Telegramā vai Facebookā vai Instagramā, kur tu ir redzējis šo video. Ja tev ir mans telefona numurs, tad droši raksti arī WhatsAppā. Iesaku iegādāties, tad šodien būs vēl papildus daudzi un arī turpmākās nedēļās tad ieliktas dažādās grupās un lapās un kanālos atsauksmes, bet ja tu pats sāc lietot, iedvesmo cilvēkus, jo daudzi nezin vairs kā pat elementāru klepu izārstēt. Un tas ir tas, ko es vēlos dalīties ar cilvēkiem, ka jūs mājas apstākļos ļoti viegli, ar ļoti profilaktisku devu varat sakārtot ilgtermiņā savu organismu. Tas ir tas, ko es novēlu katram, un nākamā tikšanās mums ir 22. martā konference Rīgā. Esi aicināts, jautā pēc biļetes, iegādes saites, ja, tad vai arī seko manam profilam un jautā, tad, kādas ir šīs te lapas, kādas ir slēgtās grupas, kur mēs dalāmies un vairāk stāstam, kāds ir Telegram kanāls, kurš ir aizsargātāks vairāk informācijas dēļ, jo no tā man nedzēš ārā. Dēļ tā, kad es pārkāpju kādus komunas standartus, ja šos te ierakstus par cilvēka veselību un ar pierādītiem zinātniskiem pētījumiem, ar pierādītu tehnoloģisku sasniegumu,
ka tas ir efektīgi. Tāpēc met malā savu kautrīgumu un pievienojies veselīgu cilvēku pulciņam, kuri tiešām viegli, ātri un efektīgi atgūst savu veselību. Šī ir mana atsauksme šodienā, piekdienā, un aicinu tevi satikties Rīgā 22. martā.